Labdien, skatītāji! Šodien mēs turpinām mūsu ierakstu par mācītāju dzīvi. Šodien mums studijā ir mācītājs Kristaps Āboltiņš no draudzes Dieva mājas Rīga. Un skatāmies, spiežam patīk, abonēt un sāksim ierakstu. Labdien! Čau! Čau! Es tev uzdošu ātrus jautājumus un mēģinu tā kā atbildēt, kas tev pirmais ienāk prātā. Labi. Tātad, salds vai saļš? Saļš. Labs vārds vai finanses nauda? Ko tu izvēlies? Oi, tas ir sarežģīts, jo tur vajag dziļi. Dziļi? Laikam labs vārds. Okay. Jā. Bībele vai Jā. filma? Atkal kā kurā brīdī, kā kurā dienā. Katram savu vietu. Nezinu, ko tev atbildēt. Pēc Bībeles filma vai pēc filmas Bībele? Gan tā, vai ne? Okay, tas arī dari. Grūti atbildēt tev. Atkarībā no brīža. Labi. Pirts ar draugiem vai mājās ar ģimeni? Jā, atkal grūti atbildēt. Tikai daudz būtu mājās ar ģimeni, tad gribās uz pirti. Ja pirtī būs, tad gribās mājās pie ģimenes. Šobrīd labprāt uz pirti. Okay. Pēc ieraksta droši. Melnbalts vai spilgts krāsains? Laikam melnbalts. Okay. Kalpošana vai atpūta? Kalpošana. Māja vai dzīvoklis? Māja. Pašam dalīties ar svētu vai sēdēt zālē un klausīties? Triki, ļoti viltīgi. Laikam šobrīd pašam dalīties. Jūra vai upe? Atkarībā no gada laika. Laikam jau jūra. Kafija vai tēja? Neviens. Ūdens. Okay. Vēl labāk. Veselīgāk. Kūka vai gaļa? Gaļa, obligāti. Tātad tev jātrie jautājumi. Tagad pārēsim pie īstās sadaļas par to, kas ir mūsu šodienas galvenā tēma. Tātad, tu esi mācītājs. Kā tu saprati, kur tu saņēmi, vai tu saņēmi vārdu, no kurienes tu saņēmi šo te aicinājumu par mācītāju būšanu? Jā, tas ir tāds interesants jautājums. Es šeit draudzē Dieva mājas jau būs 8 gadi kā mācītājs. Bet tā pa īstam kā mācītājs, laikam jāsaka kaut kādi 3 gadi apmēram tikai. Jāatkāpjas mazliet uz atpakaļ. Droši. Es biju viens tāds periods manā dzīvē, kur es tiku ielikts par draudzes mācītāju vietas izpildītāju, apmēram tā var teikt, uz 1 gadu, kamēr mācītāji bija Bībeles skolā. Un es ar komandu biju būt atbildīgam par draudzi. Pēc tā gada, es biju uz 1 gadu, uz 1 sezonu. Pēc tā gada es teicu, es nekād mūžā nebūšu mācītājs. Dievs jebkur var man aicināt, un man liekas, jebkur es varu būt aicināts. Mācītājs ir tā lieta, kur es zināju, ka man nav dāvans, man nav aicinājums, man nav atbilstība tam, jebkur tikai ne tur. Tā mēs Dievam bieži vien sakām par lietām, ko mēs nekad nedarīsim. Un tāpēc arī, kad es nonācu šeit draudzē, mani ielika par atbildīgo, par vadītāju Rīgas draudzē. Un tas bija tāds ilgs process, kaut kādi apmēram gada garumā, ja tā pilnā mērā izskatās varbūt 2-3 gadi, kuros es tā konstanti teicu, ka es tā kā ne priekš manis, bet ik pa brīdim tas atkal kaut kur nāca gaismā, kaut kur tas tā peldēja virspusē, kad tā kā vajadzētu vadītājiem. Un beigās es teicu, labi, es varu būt par vadītāju. Mācītājs ne, bet es varu būt par vadītāju. Ko tas nozīmē? Es varu nodrošināt to, ka notiek svētdienās dievkalpojumi, es varu organizēt tos procesus, kas notiekās draudzē, es varu kaut kādā veidā vadīt cilvēkus draudzē, bet tas, ko es tā kā saprotu, kāds būtu mācītāja darbs vai mācītāja amats, tās likās, tas nav priekš manis, to es nespēju izdarīt, man nav arī laika priekš tā, tas nav mana vieta. Līdz ar to es vienmēr liku malā. Un par lielam arī tā gāja kaut kādi 6 gadi, kuros es
godīgi sakot, es diezgan daudz Dievam teicu, Dievs, tu esi gatavs man vest tālāk, jo man likās, tas ir tāds, es šobrīd izpildu šo amatu, tāpēc, ka nav, vienkārši ir vajadzība. Es to varu izdarīt, labi, es to varu izdarīt. Draudzē katram jākalpo. Vai viņš mazgā podus, vai viņš vada draudzi, vienkārši to kaut kas ir jādara. Un es varu to izdarīt, un es to daru. Un es tā gaidīju, ka Dievs man vedīs tālāk. Un kaut kur tā dziļi iekšā. Protams, ka nebija arī tā, ka es neizbaudīju atrasties vadībā un vadīt draudzi un būt atbildīgam par kaut kādām lietām. Un, protams, ka Dievs arī darbojās gan pie manis, gan caur mani, gan varēja redzēt, ko Dievs dara draudzē. Tā jau viss bija kārtībā, bet kaut kur dziļi iekšā tu tā kā gaidi to dienu, kad Dievs tev vedīs tālāk. Kad tas, kas tev liekas nav tavs aicinājums, būs projām. Līdz vienu dienu nevis Dievs man ved tālāk, bet caur dažādiem tādiem notikumiem, dažādām lietām, Dievs vienkārši izmainīja man sirdi, viņš iesakņoja man šajā vietā, līdz es varēju pateikt, es esmu savā vietā. Man vairs nav nekur jābēg, man nav jāskrien vairāk nekur projām. Es varēju sākt pieņemt, jā, es esmu mācītājs, jā, es pildu mācītāju uzdevumu šeit. Jā, varbūt es īsti nesaprotu kā, bet tas ir aicinājums priekš manis un cenšos ar to labāko sirdi arī to darīt. Kas tad notika tajā dienā? Tā nebija viena diena, tas bija tāds ilgāks process. Labi, ja tā jāatskatās, tad... Jā, pēkšņi tu saprati, bet tas bija... Pirmā lieta bija kaut kādi tādi pasākumi. Es atceros, viens bija ļoti spilgti, bija Awakening Latvijā, kad vienā momentā aicināja mācītājs uz skatuves un tā kā viņi kopīgi lūdza par tiem, kas ir zālē. Un tajā brīdī man tas tā ļoti kaut ko tādu prasīja, bet es tā izlēmu, nē, man ir jāiet, jo mana draudze, mani cilvēki ir šeit. Un es nevaru tā kā palikt malā, man ir jāiet, man ir jābūt tās skatos. Un es tādu baigo caur tādiem sakostiem zobiem, tādu negribēšanas vienkārši devos studiem. Neilgi pēc tam sākās situācija, kad man sieviņa viņa saslima ar vēzi. Pareizāk sakot, viņai tika diagnosticēts vēzis, viņa atradās slimnīcā, mēnesi viņa tur pavadīja, ļoti traki viss tā situācija. Daudz vairākos brīžos tā liela apziņa par to, ka tu nezini, vai viņi vēl dzīvo vai nē, vai viss būs kārtībā, kāda būs mūsu tālākā dzīve. Un tajā brīdī tu tā saproti, cik īsi ir dzīve, kāda nozīme ir dzīvībai. Tu sāc saprast, kuras lietas dzīvē ir patiešām vērtīgas, un tas tāda perspektīva vispār uz dzīvi, dzīvošana tev sāk mainīties. Pēc tam tādi divi mazi lēmumi, kas patiesībā beigās izrādījās ļoti milzīgi lēmumi. Pirmā lieta bija, mēs dabījām zemi, mēs nopirkām zemi, uz kuras mēs varētu celt māju. Tas bija tāds milzīgs Dieva brīnums, kā tas viss notika tādā vietā, vispārējais finansiāli tāds milzīgs brīnums, bet vienkārši tu saproti, ka finansiāli varbūt tas nav tas pareizākais, manā prātā nebija pareizākais lēmums, bet pēc visas situācijas ar manu sievu, tu saproti, ka ir lietas, kas ir šodienā vajadzīgas, ko tev vajag darīt, neatkarīgi no tā, kā tas varbūt loģiski izskatās. Un mēs nopirkām zemi. Otra lieta, es jau kaut kādus daudz gadus zināju, jāiet uz sporta zāli. Un es nekādīgi nevarēju to izdarīt. Vienkārši visi izzinām, vajag kustēties. Sēžam daudz pie datora, vajag kustēties. Un es arī zināju, es domāju, es skriet necieši, es negribu iet ārā skriet. Vienīgais, ko es varu iedomāties, var iet sporta zāli, bet es nevarēju saņemties. Līdz es arī neilgi pēc tam es izlēmu, labi, es eju uz turien. Un es redzēju par to, man zeme iemācīja to, ka nevis iemācīja, bet Dievs izdarīja pie manis, viņš man iesakņoja kādā vietā. Ja arī Bībelē visu laiku Dievs deva zemi. Dievs deva zemi Abrahamam, Īzakam, Dievs deva viņiem zemi. Un bija kaut kas tāds īpašs, ka Dievs man sagādāja šeit zemi, es vairāk negribēju braukt prom no Rīgas, vairāk negribēju kaut kur pārcelties dzīvi citur, tā kā tu nobāzējies vienā vietā. Un tas arī ļoti palīdzēja tādā attiecībās pret draudzi, ka tu saproti, Dievs ir ielicis tev šeit. Un tas bija fizisks lēmums, bet garīgs rezultāts. Otra lieta bija tā sporta zāle, tas uzreiz man ļoti iemācīja sāpes. Tu strādāji uz tās zemes, tāpēc tur kaut kāda saistība? Nē, īsti nekāda saistība. Vienkārši man tā sporta zāle iemācīja, kad ir jāiet cauri sāpēm. Ja tu gribi rezultātu, ja tu gribi kaut ko sasniegt, ja tu gribi redzēt, ka kaut kas notiek vai kaut kas mainās, sāpēs.
Un sāpēm patiesībā ir milzīga vērtība, milzīgs ieguvums. Un man tajā laikā pirmās dienas vispārībā es tur nevaru pakustēties pēc tam mājās. Treneris man saka, oi, man tā pietrūkst tās dienas, ka man tā sāpēja. Tā kā, kad viņš jau, viņš tur ir, viņš ir pieredzis, viņš ir ar muskuļiem vispārējais, un viņš tur dara tādas lietas, kuras es varu sapņot tikai, bet viņš dara to. Viņš saka, viņš ilgojas, kad viņam atkal sāpēt, tā kā tas bija sākumā. Jo ir kaut kas tāds, kas notiek tajā. Un tas iedod tādu ritīgi, tādu briedumu, tādu, ka tu neatkarīgi no tā, kā tas izskatās, kā tu jūties vai kāda ir apstākļi, tu turpini to darīt. Uzreiz neilgi pēc tam mēs ar vienu draugu runājam, mums jāsāk ir lūkšanas, mums vajadzētu lūgt kopā, mums kā vīriem. Mēs izlēmām sākt vīru rīta lūkšanas. Kaut vai mēs divi tā nāksim. Un, protams, kad mēs tagad esam jau pirmo gadu mēs tikāmies no rītiem, otro gadu mēs tikāmies pārcēlām uz naktīm, mēs naktīs tiekamies tagad un kopā ar vīriem no draudzes lūdzam Dievu. Un, burtiski, man liekas, nav īsti neviena reize bijis, ka tu ej tādu milzīgu yes, es gribu braukt, celties agri no rīta vai vēl naktī iet uz lūkšanām. Bet tajā pašā laikā tu redzi, cik milzīga vērtība tam ir. Un tāpēc, kad tā sporta zāle man ļoti iemācīja praktiski, fiziski vienkārši iemācīja to, tāpēc, ka tu redzi to vērtību, tu redzi to ieguvumu, tu esi gatavs pacēst tās sāpes. Tu esi gatavs pacēst to negribēšanu, nevarēšanu, sāpīgumu, vispārējo. Un tā kā visas šīs lietiņas saliekot kopā, tas man tā pārveidoja, mainīja mani. Bet es domāju, tam bija vēl daudz vairāk, arī iepriekšēji visi gadi, kur Dievs bija tā kā lēnām vēdis tajā virzienā, lēnām gatavojas tam visam, ka pienāca tāds īstais moments, kad vienkārši un kaut kas salūst tevī, kaut kas izmainās, un tu pilnīgi citādāk var sevi ieraudzīt. Tā kā to es arī jauniem mācītājiem es tā cenšos atgādināt parasti. Okay. Es jau pats neesmu nekāds atceļs, bet es parasti cenšos atgādināt, nebaidīties dot laiku. Jo reizēm ir tu tā kā ielic iekšā, tu uzņemies, lietas nenotiek. Uzreiz nemainās. Vai nav, tu esi nācis ar kaut kādu sagaidīšanu vai vēlmi, nav tas, ko tu esi gaidījis. Un ir lietas, ka tikai laiks var izdarīt. Tikai procesā laika, kad tu velti tam laiku, tad tu vari atcīties pēc 10 gadiem un redzēt, ne, tiešām ir kaut kas bijis, ir kaut ko Dievs izdarījis, kaut ko viņš ir sagatavojis manī. Tāds tas garais stāsts īsos vārdos. Es sēžu un domāju par to, ka tas ir tāds Jāņa evaņģēlijs, kurš izstāstīja no pirmās dienas līdz pēdējai dienu visu. Tā ir mana interpretācija par evaņģēliju. Ok, atgriežoties atpakaļ, minēji par mācītāja, ka tev bija kaut kāda gaidība par to, es nevaru būt mācītājs, jo man tur nav tas, man nav tas vispār. Cilvēki mēdz skatīties to, kas viņam trūkst. Tad kas ir tas, kas tavā priekšstatā, un kas tagad arī pēc tavas pieredzes, kas ir realitātē? Kas realitātē ir mācītājs? Ko viņš dara? Kas ir tas, no kā tu baidījies reāli? Ja sākumā tas kāds, kas es biju vairāk. Es biju vairāk tāds organizators, vairāk kā tāds uzņēmuma vadītājs, ka tu mēģini noorganizēt svētdienas, noorganizēt draudzē dzimšanas dienu, noorganizēt nometni, noorganizēt... Pats nesludināja tajā laikā? Sludināju. Protams, sludināt, tas man vienmēr ir bijis, to es zināju, Dievs aicinājis. Standarta iestatījums. Jā. Bet tā otra puse atkal ārpus tās praktiskās, kur tu mēģini nodrošināt, ka ir lietas, kas notiek un kur tu vadi cilvēks. Kas ir tās lietas, tu vari tā kā pateikt? Kas ir mācītājiem tās lietas, tās konkrētās biedējošās pienākumu lietas? Ja tā otra puse ir tā būšana blakus cilvēkiem. Okay. Un tas bija tas, kas man nepatika. Man negribējās to. Man vienmēr labāk izvēlēties būt ar jauniem cilvēkiem atkal un atkal, jo tev nav jātiek galā ar vienām tā pašām problēmām. Vai ir kādas problēmas, kas ir ilgstošas un viņas ir visu laiku, un tev vienkārši jābūt blakus tam cilvēkam. Un tās noteikti bija tās lietas, no kurām es izdarīju. Tajā laikā es arī gadus atpakaļ ļoti aktīvi mēs ar history makeriem kalpojām. Daudz sanāca braukāt apkārt pa draudzēm, pa pilsētām, būt visādās vietās un sapratu, tas man patīk būt tur un tur un tur un tur. Un tu brauc un ir dažādi jauni cilvēki, viņus ir iedrošināti, bet tad tu var aizbraukt projām. Tu var pateikt, izdarīt un var aizbraukt projām. Jā.
Un tad mācītājs atkal, tu esi vienā un tajā pašā vietā, tu redz viens tos pašus cilvēkus, tu skaties vienās tās pašās sejās, tu dzirdi viens tos pašus stāstus, tās pašas problēmas, tos pašas situācijas, un no tevis sagaida, ka tu būsi ar maģiskiem vārdiem, ka tev būs īpaši spēcīgā lūkšana, kas tagad izmainīs to situāciju, un reizēm vienkārši sagaida no tevis, ka tu būsi un uzklausīs, parunāsies, būs pieejams. Un tā visa daļa, tās attiecību daļa, tā man likās, ka man nav tā dāvana, ka man nav tas aicinājums, ka tas man nesanāk. Un lielā mērā es arī pat draudzē daudz reiz to teicu. Bet ar Dievu tā interesanti. Dievs jau mūs audzina. Mēs pieaugam. Arī tur, kur mums liekas, tas man nav, tas man nesanāk. Bet mēs tāpat augam tajās lietās. Un Dievs mums noliek, un viņš mums ļauj pieaugt, ļauj, ka mēs esam atsaucīgi un paklausīgi viņam. Es domāju, Dievs arī ļoti daudz ir mani pārveidojis, mainījis un ļaus pieaugt tajā. Tad sanāk, ka tagad skatoties ar šodienas acīm, tas, ko tu dari, kā tas ir izmainījies? Tu esi sācis vairāk pavadīt laiku ar cilvēkiem, tu esi pieredzis pie tām pašām sejām un stāstiem. Kā tas ir šodien? Vai tu varbūt šodien esi ieraudzījis kaut ko citu? Kas ir mācītājs? Nu, noteikti tas, kas ir mācīties, man noteikti ir ejot laikam uz priekšu, noteikti tas ir mainījies. Tas, kā es to redzēju sākumā, noteikti ir citādāk, kā es tagad to redzu. Un ja sākumā es redzēju, tas ir mācītājs, un es nemaz neju tajā virzienā, es tā kā pa gabalu no tā turos, tad tagad kaut pilnīgi otrādi. Tu tā kā redzi, mēģini saskatīt, mēģini saprast, un mēģini, es zinu, vairāk tā kā iet tajā virzienā, arī augt tajās lietās. Jā, kas tās ir par lietām, tāds, ne? Ja jautājums. Priekš manis noteikti tās ir tās attiecības, tie cilvēki, būt viņiem blakām, arī bieži vien neatbildēt un neatrisināt tās problēmas, būt tam, kas var uzklausīt, būt tam, kurš ir pieejams, turpināt būt blakām cilvēkiem, turpināt būt tur, kur ir tā vajadzība. Un viss tā vidū, arī laikam ejot, es zinu, vairāk, es saprotu, tā dabīgi gribās uzlikt tādu atbildību vai tādu nastu uz maniem pleciem, ka tur, kur ir kāds slims, man ir tam jābūt, kurš dziedina. Tur, kur ir kāds, kurš nav glābts, man ir jāaiziet un viņš jāizglāb. Tas tā ir, jā? Likās tā un likās ir tāds apkārtējos spiediens, ka man tādam ir jābūt. Ka man ir jābūt tā kā tai atbildēji uz cilvēku vajadzībām, cilvēku problēmām. Un cilvēki kaut kādā mērā tā kā sagaida. Viņi sagaida, ka mācītājs būs ārsts, sagaida, ka viņš būs psihologs, psihoterapeits, viņš būs kaut kāds ļauno garu izdzinējs, viņš būs... Un tā, visas tādas lietas. Bet kāpēc gan ne? Un zinu, ko es saprotu, aizvien vairāk? Es nezinu. Mans uzdevums ir norādīt cilvēkiem uz Jēzu. Man kā mācītājam, mans lielākais uzdevums ir cilvēkiem norādīt uz Jēzu. Atgādināt viņam par viņu. Jēzus ir glābējs, Jēzus ir dziedinātājs, Jēzus ir atbrīvotājs, Jēzus ir palīgs, Jēzus ir nodrošinātājs. Vienkārši norādīt uz Jēzu. Mācītājs nav atbildi pasaulē. Jēzus ir atbildi pasaulē. Amen. Vai ne? Un tas paņem nost arī to spiedienu, to nastu milzīgo. Kad tev nāk vairāk un vairāk un vairāk un vairāk viss tās problēmas un tās situācijas un tās sāpes. Un tu saproti, mans uzdevums ir norādīt uz Jēzu. Tas liek domāt, ka tu pavadi laiku arī lūkšanu kambarī. Tu vari mazliet padalīties par savu lūkšanu kambari, lūkšanu dzīvi. Tas ir ļoti arī atkarīgs no dažādām sezonām. Es pat esmu gājis caur dažādiem brīžiem, kur tu ir brīži tādi, kur tev godīgi tā diena liekas ir tik pilna ar visu, ko tu visu laiku esi tādā skrejienā un tu tāds nonāc līdz dienas beigām vai nonāc līdz kaut kādas nedēļas beigām, kaut kāds tāds posms paiet un tev liekas, tu varbūt tu varbūt esi kaut ko darījis, bet pietrūks tādas patiesa laika, vienkārši tāda miera pilna laika, kur tu gribi ieklausīties un sadzirdēt Dieva balsi. Un tad atkal ir tādi brīži, ka tu daudz vieglāk vari tā veltīt savu uzmanību, savu laiku tam, un ka tu vari atrast tādu miera vietu.
citreiz tas ir tādā skrējienā, kad tu mēģini kaut kur sagrābstīt, tā kā tur braucot mašīnā, kaut kur starp kaut kādiem notikumiem, mēģini kaut kur atrast un iespējas tādu laiku, un tad nāk tāda cita sezona. Un es tā redzu, ka tā sezonas ir tādas, kas mainās, bet Dievs arī tik labs, ka viņš turpina vienmēr tā kā runāt un vilkt atpakaļ, vest atpakaļ uz tām attiecībām ar viņu. Tā kā, man kā mācītājiem nav tā, ka tagad es esmu paraugs, cik ļoti skaisti un cik man ir tik daudz brīvā laika un tik daudz iespējas, ka es varu tik forši pavadīt laiku ar Dievu. Un ļoti bieži tā galīgi nav. Un, es domāju, tās pašas cīņas, kā tas ir jebkuram, kurš skatās, domāju, tāpatās arī ir man vismaz personīgi kā mācītājiem. Un ka tu vienkārši mācies atrast to laiku, tu mācies tā kā veltīt, un tu mācies iziet cauri arī tam periodam, kurā tu vienā brīdī saproti, nav labi, un atkal atgriezties atpakaļ pie tā. Tāpatās tu arī saproti, ka ir tādas sezonas, kad ir daudz atbildības, un ir tādi brīži, ka tev ir tādi bišķiņi vieglāk, tu var ieelpot, un tu var vairāk meklēt un atrast tādu vientuļu laiku. Tā kā, tas tā pa sezonām arī ir mainījies. Tur īpaši taktika, tu saņem vārdu no Dieva, ko teikt draudzē? Prasot Dievam. Tu sadzirdi tā runā par... Laikam ejot arī tas tā mainījies ir. Tagad tāds pēdējais laiks, tas, kas man ir palīdzējis, ir vienkārši būt tā kā iesaistītam dzīves procesos. Un, ja kādreiz man tas bija, ka tu mēģini atrast tādu momentu, ka tu tā kā aizēji kaut kur ar savu bībeli, un vienkārši saka, Dievs, ko tu gribi teikt draudzē? Ko tu gribi teikt? Tad tagad vairāk tas ir, ka tu vienkārši dzīvo dzīvi, tu skaties, kas notiek, tu runājies ar draudzes cilvēkiem, tu mēģini palīdzēt viņu vajadzībās, tu piedalies draudzes lūkšanās, vai ir kaut kādi tādi procesi, kam teikt cauri, un vienkārši, šī bija tā lieta, šo vajadzētu dzirdēt visai draudzei. Vai lūkšana laikā tev nāk kāds vārds vai kāda rakstuvieta, un tu uzreiz saproti, šis ir baigi labais. Šī ir tēma, kur noteikti vajadzētu kādu dienu dzirdēt draudzē. Un es uzreiz, man ir pieraksti, notos uzreiz, tikai sarakstu iekšā visādas tādas idejas, visādas tēmas, un man tā krājās dažādas tēmas, kuras būtu vērtīgas, kādreiz dalīties, un tad tās tēmas tā kā nobriest manī, ka tas nav, jo reizēm ir tāds popkorns vienkārši, kad tev ir svētdiena tuvojās, ir vajadzība, un Dievs tev vienkārši iedod, un tev ir tāds, izbirst tāds popkorns, un viss ir forši, viss ir kārtībā. Un ir reizes, kad ir tāds, kārtīgas vakariņas, kas tā lēnām cepjās, lēnām grūz tevī, tu tā gatavojies, tu nobriesti tam, un tad ir tāds īstais moments, kad tu jūti, ka Dievs saka, tagad, reku, tev jau tur bija pierakstīts, jau ir dažādas atzīmes, jau tev ir, un tagad tu paņem to visu sagatavo, un tu var dalīties draudzē. Bet vienmēr, man ir tāds, kad es cenšos lūgt Dievam un prasīt, kas ir šiem cilvēkiem, šai reizei, šajā vietā, kas ir tas, kas ir vajadzīgs. Ok, izklausās, ka tev tā iet tā veiksmīgi, tas iemācījies iespējams izstāstīt tās lietas, ka tu audz kopā ar to. Bet ir jau arī tie brīži, kad ir kritika. Kā tu tiec galā ar kritiku? No draudzes? Varbūt vēl ir kāda kritika? Man liekas, tas ir diezgan līdzīgi kā ar visām pārējām lietām. Ar to pašu nastu, ar to atbildību, ar cilvēku kaut kādām problēmām un sāpēm. Tu vienkārši tā iemācies nenest to nastu pats. Tu iemācies tā kā nodalīt to, tu vari uzklausīt, tu vari pieņemt, un beigās tu saproti, tu gribi palīdzēt tam cilvēkam, te pašā laikā tu nevari nest to nastu. Tas nav smagums, kas tev ir jānes. Tas nav, nekļūdos, Filipiešu vēstule, laikam tā bija, Pāvils runā, kur viņš saka, nesiet cita nastas. Un dažus pāns tikai tālāk ir rakstīts par to, lai mēs nenesam cita nastas. Un man liekas, ir tā atšķirība,
kad es varu būt tev blakām, es varu uzklausīt, es varu lūgt, es varu raudāt tev līdzi, es varu sajust to iejūtību tev, es varu palīdzēt tev, kā vien es to varu izdarīt, es varu atcerēties par tev, bet es dodos tālāk projām, bet tas nebūs smagums, kas man tālāk nospiedīs mani, kas man liks, es nevaru vairāk dzīvot, es nevaru vairāk satikt savus bērnus un es nevaru ar viņiem spēlēties, tāpēc, ka man ir smagums par to, lūk, kur ir kāds cilvēks draudzē, kam viņš iet cauri. Varbūt tas tā, no viens puses varbūt tā kā cietsirdīgi tas var izklausīties, bet liekas, tā ir tik ļoti, ļoti vajadzīgs iemācīties, neturēties pie tādām lietām. Tad, kad tu esi tur, tu esi ar to cilvēku, tu palīdzi ar visu sirdi, un arī tu atceries tāpat tās lūkšanās, tu atceries tāpat tās kādreiz pazvanīt, paprasīt, uzjautāt, tu sako tam līdzi, bet tas nav tāds smagums, kura dēļ tev visa diena tev tagad būs smaga. Jo tās situācijas mācītājs, jo viņš jau dzird tik daudz, viņš ir klāt. Viņš ir klāt tajā brīdī, kad pieņem darbā un tajā brīdī, kad tev atlaiž no darba. Viņš ir klāt tad, kad piedzimst un viņš ir klāt tad, kad nomirst. Viņš ir klāt tad, kad tu svin uzvaru un tajā brīdī, kad tev ir zaudējums. Viņš ir pie tavas dziedināšanas un arī pie tā brīža, kad tev atrod sev kaut kādā slimībā. Viņš ir klāt tajā brīdī, kad tev vajag piedošanu no kāda grēka un tajā brīdī, tad, kad tu grib pamāt un doties projām, un tu vairāk negribi būt draudzē. Viņš ir klāt pie tām visām saviem, protams, ka sirds deg līdzi tam, bet tu iemācies tā nolikt to malā un doties pie bērniem, pie sievas. Tu nevari nest to smagumu tālāk. Tā tu nevari sadākt, tad tu nevari padzīvot vispār. Ar ko tu nodarbojies, kad tu esi tur, kad tu esi nolicis malā draudzi, tu izēji ārā, kas ir tavs? Vai tev ir arī šī tad kā otra dzīve, paralēlā dzīve? Tas ir tāds, protams, tev ir tur savi sapņi? Tas ir tāds formēšanās laiks. Domāju, viens ir, es cenšos sportot, cenšos vismaz fiziski savu miesu nodarbināt, lai viņi visu laiku ir kaut kādā kustībā. Man patīk ļoti tā pati pirtiņa ar draugiem pasēdēt, vienkārši parunāties, padraudzēties. Es noteikti izbaudu arī laiku, ko vienkārši varam pavadīt vai ar sievu vai ar bērniem kopā un kaut kur aizbraukt. Un, turpat tās pie draugiem pabūt kopā ar ģimeni un tāds laiks. Kādu laiku atpakaļ man bija vēl, es strādāju visu laiku, līdz ar to tad bija tā, ka tu dari draudzi, tad tu strādā un tad tur tos mazos brīvos brīžus, tad tu tur pavadi ar ģimeni vai vēl kaut kur. Tagad tas mazliet ir tā pamainījies, līdz ar to es tagad tā no jauna sāku sev iemācīties, ko nozīmē lasīt grāmatas. Sāku no jauna atrast tādu prieku vienkārši lasot. Bet kopumā ņemot būt par mācītāju, man liekas, tā īsti nav tā kā profesija, tas ir aicinājums. Un pat kā cilvēks salīdzināt, tas ir kā mākslinieks. Un mākslinieks, viņš visur redz to mākslu. Viņš tajā brīdī, kad viņš ir brīvs, viņš joprojām izdzird kaut ko, no šīs būtu laba dziesma. Šeit es dzirdu skaņas, es dzirdu putnus, es redzu, kas notiek, es redzu dabu, un tev tas viss, kas notiek apkārt, visa tava ikdiena, visa dzīve, viņa veido to tavu mākslu. Un tu vari būt mākslinieks, bet strādāt, piemēram, par viesmīlu kādā kafejnīcā. Tas var būt tava profesija, tas var būt tavs darbs, tev var būt pat karjera, bet tu vari būt mākslinieks, un tev viss ir tā māksla. Man liekas, mācītājiem ir diezgan līdzīgi, kad ļoti grūti ir tā kā atraut. Tagad es izslēdzu savu mācītāju dabu. Tagad es būšu. Es neesmu kā mācītājs. Ja, tagad es būšu. Es neesmu kā mācītājs, te pašā laikā. Tas ir tavs aicinājums, tā ir tāda būtība, kas tu esi. Tāpat kā mākslinieks arī visur viņš tāds ir. Visur arī mācītājs viņš visur tāds ir. Tā nav vienkārši profesija, tituls, stāvoklis, tāda pozīcija. Tā ir tāds, vairāk es vismaz to ieraugu un tā iemācos, ka tas ir vienkārši tas, kas tu esi. Tu esi mācītājs.
Nu, tā ir tava būtība. Jā, pie draugiem, atpūtā, tu esi tas pats, braucot. To nevar atdalīt. Tas ir tā, jā. Pieminēji par finansēm, par darbu. Nepieminēji finanses, bet par darbu. Tu paralēli arī strādā. No kādiem līdzekļiem tu dzīvo? Kā jūs teicat, man bija tāds laiks, kad es visu laiku strādāju. Es darīju. Es kādreiz biju tādā pilna laika kalpošanā, kad es biju tā nolicis malā visus tādus pasaulīgos darbus, un es vienkārši kalpoju. Mēs apprecējāmies, pirmais bērniņš piedzima, otrais piedzima. Tad bija tāds moments, ka likās, Dievs, tev vajag brīnumu, Dievs dara kaut kādu brīnumu. Jo nevis tas, ka nepietiek, Dievs vienmēr rūpējās. Nebija mums daudz, bet tu vari dzīvot. Bet, kad sieva un bērni, tās vajadzības paliek vairāk, un nāk tādas bailes, tāda nedrošība par to, kā Dievs tu parūpēs, ka tu nezini, kā būs nākamais mēnesis, tu nezini, kā būs priekš. Un es nekad nepievīlu, bet Dievs deva tajā laikā iespēju sākt strādāt, un priekš manis tā bija tāda svētība, tāds prieks arī, jo kalpošanā bieži vien tu kalpo, un tu neredzi rezultātu. Tāda nav tūlītēja rezultāta. Varbūt evaņģēlistam tas ir, bet mācītājiem ļoti bieži tas ir, tu paskaties 10 gadu griezumā, un tad tu vari redzēt rezultātu. Bet, ja tu tādā īstermiņā skaties, ļoti bieži tev fiziski liekas pat ir sliktāk nekā labāk. Tu esi cilvēks, kurš gribētu redzēt to ātro rezultātu? Pilnīgi noteikti. Okay. Man liekas, vispār vīriešiem tas tā ir. Man liekas, vīriešiem gribas redzēt, ka viņš dara un sanāk. Viņš dara un ir. Un es sāku strādāt, un man tas ļoti palīdzēja, kad es izdaru kaut ko, es redzu rezultātu, un es saņemu atalgojumu par to. Man liekas, man sanāk. Es tik slikts neesmu, man izdodas kaut kas. Un, protams, ka tu jau zini, ka arī kalpojot, viss jau sanāk, viss izdodas. Kā jau zini to pareizo. Bet kaut kur ir sirdī, reizēm iezogās tādu pārdzīvojumu. Un, kad tu redzi, ka tev izdodas, bija baigi skaisti. Tad tāds laiks gāja, un nesen atpakaļ Dievs tā aicināja atkal visu atstāt un atkal iet pilnai kalpošanā. Un tas tāds ticības solis, un es domāju, lielākai daļai mācītājiem, man liekas, tas tā vienmēr ir, kā es teicu, tas tāds dzīvesveids, tāda kalpošana, bet tas tā ticībā. Ir, kas saka mācītāji, ka viņi tādi tā kā nabadzīgi dzīvo. Varbūt viņiem būtu jādzīvo tādā bagātībā, ko tu par to domā? Ir mācītāji, kas dzīvo bagāti, ir, kas dzīvo... Es esmu bagāts. Man nekā netrūkst. Jo man ir bagāts tētis. Tā var teikt. Protams, ka tu to skatās cilvēcīgām acīm. Un es zinu, ka tā noteikti ir tāda lieta, kas daudzus cilvēkus... Es runāju ar kādiem jauniem puišiem, viņi arī saka, ka viņi labprāt būtu kalpošanā, bet viņi grib vienkārši būt komfortā. Viņi grib, ka viņi var nopirkt, samaksāt, kad ir lietas, ko viņi vēlās, ka viņi var to izdarīt, ka viņi var aizbraukt ceļojumā, ka viņi var to un to, ka viņi grib, lai tās lietas ir. Un viņi bieži vien tāpēc izvēlās neiet kalpošanā, jo tas maksā, tas prasa kaut ko. Un kalpošanā jau arī ļoti bieži jau tev kā vadītājam, tev ļoti bieži ir jāiegulda vairāk, arī praktiski finansiāli nekā daudziem citiem. Tas būtu kā to dara, tāpēc, ka tu jau arī tici tajā kalpošanai. Tu jau arī tici tam, kas notiekās. Tu ar sirdi tam tici, un tev ir milzīgs prieks, un tev ir tā vēlme ir ieguldīt, tu redzi to rezultātu, tu redzi, kur tas virzās, un tu zini, es gribu, kad manas finanses, kad tas ir tajā vietā. Un tā kā vai jābūt ir mācītājiem bagātam? Es nezinu. Es domāju, tas ir, man liekas, cilvēcīgi tā jautājums par veiksmi, jo liekas, bagāts nozīmē veiksmīgs. Jā. Un man patīk, ka Bībelē ir runāts par Jāzepu. Un par Jāzepu ir teicis, kad viņš bija cietumā, ka viņš bija, angliski rakstīts successful, jo viņš bija veiksmīgs. Veiksmīgs cietumā. Es nezinu, kā tur ir rakstīts latviešu valodā, bet angliski ir successful. Bet atrodoties cietumā, atrodoties tā kā zemākajās vietā, bet Dieva acīs viņš bija veiksmīgs. Un bagāts, nabags, es nezinu. Man liekas, labāk būt veiksmīgam Dieva acīs, būt īstajā vietā, pareizajā laikā. Un es domāju, ka Dievs arī neattur un nenokavēs ar nevienu labu svētību. Te pašā laikā
ir jācieš. Ir kādas lietas, kuras tu zini, tas tev maksās kaut ko. Un es domāju, tas ir viens no iemesliem. Un labi, man liekas, ka tie puiši ir, ko es runāju, ka viņi apzinās, viņi zina, ja viņi ies kalpošanā, iespējams, ka viņiem nebūs, ka viņiem pietrūks. Un labāk sāc kalpot ar tādu apziņu, nekā ej domām, ka tev vienmēr būs. Jo nebūs vienmēr. Būs reizes, kad būs kāds trūkums. Būs reizes, kad tev būs jācieš dēļ tā. Vismaz tu pacēli labu tēmu par to, ka tie, kuri jaunieši, minēja tagad kontekstā par to, kas būtu gatavi iet kalpošanā, ko tev tas maksāja, ko tu atstāji? Vai tu arī samaksāji kaut kādu cenu par to? Tev bija jāatsakās no kaut kā? Laikam tāda pirmā lieta, ko ik pa brīdim kaut kādos brīžos es zinu, ka ienaidnieks arī tā kaut kur tā paceļ prātā, ir tā kā grūti pateikt vienā vārdā, bet man tā kā dzīves status, karjera, jo Bībelē ir stāsts par Mariju, kas nāca un izlēja albaša trauciņu uz Jēzus kājām. Un pēc tam jūdi teica, kam tāda izšķērdība. Un tā sajūta ir reizēm, ka tu esi tā kā izšķērdējis savu dzīvi, savu laiku, tāpēc, ka tu skaties tavu kursa biedri, klases biedri, tad viņi Facebookā, Instagramā, tu viņus redz, un tu redz karjerā, kur viņi ir nonākuši. Kā kaut kādā ievākušies jaunā mājā, brauc tur ar jaunu mašīnu. Tu redz kaut kādas lietas, ko viņi ir sasnieguši, kas ir sociālajos tīklos, kaut kas skaists, kas izskatās. Un brīžiem var ienākt tāda sajūta. Un tu tā kā, esi izšķērdējis savu laiku, savu dzīvi. Tu redz to kā tādu neiegūto peļņu? Tas ir tas pārbaudījums, kas nāk. Jā, kaut kādos tādos vājuma brīžos ienaidnieks mēdz pacelt augšā tās sajūtas, kad vai tas ir bijis tā vērts, kad tev laiks iet uz priekšu, tur kaut vai smieklīgi, bet kaut vai domājot, vienā brīdī arī pensija nāk, vai ne? Nāk. Arī tā nāk. Kā tad būs? Vai ne? Ja cik tu toreiz tur uzkrājas? Vai ja neatnāk pensija, ko darīt? Un tas maksā. Pilnīgi noteikti. Un bez tā, tāpēc nevar bez tā. Kalpošana maksā. Varbūt par šo te man nāk prātā tās domas par vilšanos. Tev rodās varbūt vai vispār kalpošanā tavā tieši kā mācītāja statusā, vai tev to arī iegūsti šo bonusu kā, vilšanos? Vai tu vilies kaut kur? Pa bonusu es to gluži nesaukt. Tas nāk līdzi. Vai bez tā var iztikt? Var apiet to? Nē, apiet to noteikti nevar. Man liekas, tā vilšanās vienmēr atnāk. Jautājums vienīgais, ko mēs darām ar to. Es zinu to, ka kalpot būt kā mācītājiem, bet nevis tikai būt kā mācītājiem, vienkārši būt kā līderim, būt kādam, kurš vada kādus vai būt atbildībā. Patīk, ka viens vīrs, viņš teica, kad tu vari izaugt tikai tik tālu, cik augsts ir tavs sāpju panešanas slieksnis. Jo visur, kur mēs iesim, mēs sastapsimies ar sāpēm, ar pārdzīvojumiem, ar ciešanām, ar pārbaudījumiem. Mēs nevaram aizbēgt no tā. Tā vienkārši būs daļa no mūsu dzīves. Bet mēs varam to tā kā nolādēt, pretoties, nepieņemt to. Un tad nāk mums tāda, mēs pacinām roku pret Dievu, un tā kā Ieba sieva teica, nolād Dievu un mirst. Kas tev? Un reizēm, ja mēs draudzē vismaz mēs redzam, ka cilvēki tā arī dara. Pienāk brīdis, jā. Tad salūšana vai padošanās. Jā. Tu var atļauties salūst? Ja mēs neesam uzmanīgi, man liekas, arī kalpotājs, mācītājs var nonākt tajā pašā vietā. Un tāpēc, kad nāk vilšanās, nāk neatbildētas lūkšanas, cerības, kas nav piepildījušās, man liekas, ir labi, ka tu tomēr dzīvo ar tādu apziņu, viss nebūs spoži. Būs lietas, kas sāpēs. Jau teici par to, kad jums bija arī ģimenē bija tāds smags periods, un es domāju, ka daudzas atklāsmes noteikti atnāca caur to, un kaut kādas saprašanas un lietas, un apziņa, gudrība, un varbūt tu vēlies mazliet padalīties par šo periodu. Tāda īso versiju, tas ir daudz. Tur manai sievai viņai ir viņas stāsti. Bet kā tu izgāji tam cauri? Man laikam tāda
viens tas brīdis, kad sieva vienkārši ar ātriem aizved projām, veselu dienu tev nekāda atbildi nav, tu saproti, kad ir galīgi slikti, tu nezini, viņa nekāda sarakstē vai nekāda komunikācija mums nenotiek, tu nezini, vispār ir dzīve vai nav vairāk dzīve, un aizsūtīs tas lūkšanas ziņu visai draudzēji, tur cilvēkiem apkārt, zinu, ļoti daudz cilvēku iestājās un lūdz, un es pats sevi atrodu tādā stāvoklī, kad es nevaru palūgt. Man nav neviena vārda, es vienkārši nevaru palūgt. Es nevaru, tur cilvēki sūta ziņas, viņi sākuši ir gavēt, es nevaru pagavēt, es nevaru palūgt, es nedzirdu Dievu, reizēm bieži vien cilvēki saka stāv uz Dievu vārdu, saņem vārdu no Dievu stāv, nekā no tā man nav. Viss, kas ir, es ieslēdzu kādu slavēšanas mūziku, un es vienkārši cenšos slavēt. Un man nekā vairāk nav tajā brīdī. Brīžiem asaras tag, brīžiem nekas nav, brīžiem vispār nav emocijas, brīžiem tu jūties tik slikti pārējā lūdzu, tu neko nevar izdarīt. Bet tāds lūšanas mirklis, un tev nav nekā, tev nav nekādas atbildes. Bet tas vilkās vairākas dienas, un, protams, ka tur sanāca jau kontakts, un tu sāc saprast lēnām, kas notiekās, tu kā nesaproti, kas notiek, tur ir pirmā, otrā operācija. Un tā kā lēnām noskaidro diagnozi, un tur lēnām iet laiks uz priekšu. Bet visam tam ejot cauri, es tā arī nesaņēmu nevienu vārdu no Dieva. Man tā arī nebija nekāda skaidrība par to, kas notiek, kāpēc notiek. Bet arī, ja gudīgi, man nebija jautājumu, Dievs, kāpēc, vai kas tas ir, ko tu dari. Vai tā man nebija tādas dusmas, man nebija tāda vilšanās Dievā, man nebija tāda nesaprašana par Dievu. Man bija vienkārši tāda pārliecība, ka Dievs ir labs. Man liekas, es biju tā kā iemācījies, es biju izpratis, vai es nezinu, kaut ko es biju noķēris no tā, kāda Dievs sirds. Tas bija tā kā no sākuma, un tāpēc tu tajā paliki? Es domāju, tas bija kaut kas tāds, ko Dievs gadiem ejot bija izdarījis pie manis. Un tas bija tikai kaut kas tāds, kas atklāja to, ko Dievs jau ir izdarījis manī. Kad tajā momentā, kad tas nāca, kad tu nevari pieķerties Dieva vārdam, tu nevari pieķerties kādam apsolījumam, viss, kam es varēju, tajā brīdī es pieķeros Dievs tavam raksturam. Es zinu, ka tu esi labs, un es varu vienkārši pieķerties pie tā. Es varu uzticēties un paļauties uz to, ka tu Dievs esi labs un ka tu dari labas lietas. Un tas man palīdzēja iziet cauri tam laika posmam un iziet ar tādu, es nevaru teikt tur perfektā un labi pareizā veidā un tā, bet vienkārši iziet ar tādu pārliecību, Dievs, tu esi labs. Un es nezinu, kāds būs rezultāts. Es nezinu, kā tas viss beigsies. Es nezinu, vai man pašam kaut kā citādāk viss tas jārēģē, jādara, bet es vienkārši Dievs paļaujos to, ka tu esi labs. Es zinu, ka tu dari labas lietas manā dzīvē. Un es uz to paļaujos. Un tu ej cauri kā tām sāpēm, tām ciešanām, bet tu neej ar tādu nolemtības sajūtu, neej ar tādu lāsta sajūtu, neej ar tādu sajūtu, ka Dievs tevi ir pamets un atstājis, bet tu ej cauri tam. Un pat tad, kad tomēr tu cieti, tu saki, Dievs, es uzticos tev. Kādiem izaicinājumiem tu tagad saskaries? Tagad tāda jauna sezona, protams, kad, esot kaut tādā pilna laika kalpošanā, mēģinu tā saprast par to, kāda ir mana kā mācītāja loma draudzē, ikdienā, kā man jāatlieto mans laiks, kas ir tā kā, Bībelē rakstīts, kas nestrādā, tam nebūs ēst. Ja es esmu mācītājs, tad man ir arī jāstrādā kā mācītājiem. Es nevaru vienkārši būt dīgdienas, ne? Tur pavadīt, nezinu, kaut kā laika. Bet Dievs visu laiku tā runā miers, un es tā mēģinu mācos par to, mēģinu saprast savu vietu, savu lomu. Draudzē mums tās diezgan daudz jaunas lietas, izmaiņas, daudz dažādas situācijas ar cilvēkiem, cenšos būt klāt, kalpot tur tādās aktuālajās lietās un skatīties tā uz priekšu, kā to draudzu kuģi tā virzīt, kas ir tās izmaiņas, kurām lēnām ir jāienāk, kas ir sezona priekš draudzes šobrīd, kā mēs kā draudzi varam kalpot tiem cilvēkiem, kā var palīdzēt jauniem līderiem, cilvēkiem pieaugt. Šobrīd mēs esam procesā, ka mēs varam, sākās jauna draudze mums Jelgavā arī. Tas nozīmē, ka ir, tā kā tu esi klāt tādam dzimšanas procesam, paralēli tam, kad ir esoša draudze, un tu esi klāt dzimšanas procesam jaunai draudzei, un tu veido komandu un veido to visu
procesu, sistēmu, struktūru, veido visu to jauno draudzes veidu. Un tā kā tie visi ir daudz tādu izaicinājumu, bet arī liels prieks visā tajā. Komanda. Man prieks, ka tu saki par komandu. Es gribēju jautāt par komandu. Kādas ir tās īpašības, nosaukt varbūt 3, ja var tā to definēt, 3 īpašības, kas ir svarīgas, lai cilvēks būtu tavā komandā? Ko tu pieprasi no cilvēkiem? Būtu jāpadomā, es nesaku, ka tas tā ir, bet es tās spontāni, mierīgi, jā. Man liekas, pirmā, man nāk prātā, ir uzticamība. Tāds, ka tas cilvēks ir pierādījis un parādījis, kad uz viņu var paļauties, viņam var uzticēties. Otra lieta ir, man liekas, ir auglīgums. Par to, ka tu vari redzēt, ka tas cilvēks vienkārši viņš nes augļus ar to, ko viņš dara, kā viņš dzīvo. Un tur nav jautājums par to, cik lieli, cik daudz tā, bet ka viņš vienkārši ir auglīgs, ka viņš nes augļus. Un trešā lieta, man tā liekas. Tas ir tavs tīri, ko tu novēro cilvēkiem. Man liekas, ka tāda svarīga lieta ir tāda salauztība, jo salauztība nes briedumu. Un tur nav vairāk tāda virspusēji Īģeps varētu būt tavā komandā, ja? Jā, bet atkal es ļoti labi apzinos, kad mēs visu laiku pieaugam tajā. Jā. Un daudziem ir labi sākt, tāpat tās kā es arī. Tu sāc, kāds tu esi, un tu dod laiku, dod iespēju, un tu redzi, kā Dievs to podiņu mīca, to mālu pikuts mīca un veido un tā. Bet man liekas, tā ir tāda ļoti, ļoti svarīga sastāvdaļa, jo tā salauztība tur nāk iekšā, tur ir gan pazemība, tur ir biedrība. Jautāt īsumā, cik ļoti tuvu tas ir pazemībai? Man tas viss nāk ļoti, ļoti kopā, man liekas, bet tā. Jo ir atšķirība, tu vari runāt ar cilvēku, kurš ir vienkārši tu runā un tu jūti, tur ir dziļumi, tur ir briedums tajā iekšā. Un tas ir tāpēc, ka viņš ir gājis cauri asarām, sāpēm, ciešanām, kaut kas lūdzas viņā. Un ir jauni, zaļi gurķi, gatavi visu iekarot, visu izdarīt, kas ir baigi superīgi, un tas ir vajadzīgs. Bet ir tāds briedums, kas nāk, kad tu izej cauri īstām ciešanām. Briedumu uzvars, vai ne? Jā. Ko jūs, draudzē, darat ar cilvēkiem? Varbūt tu to nedari, kāds cits tu nokoordinē kādu cilvēku organizators ar cilvēkiem, kuri nepakļaujas draudzes struktūrai, noteikumiem? Mēs izmetam ārā. Nē, labi. Ašarī studijā. Varbūt jums nav tādu. Galvenais tikai, lai tiek kāds neizgriež šito gabaliņu. Izgriezīs. Paldies Dievam, mums nav bijusi daudz tādu saskarsmi. Bet mēs, man liekas, draudzē, mums viens tādiem pamatprincipiem ir pieņemt, ka mēs vēlamies, kā Jēzus, kad viņu sauc par muitnieku un grēcinieku draugu, mēs mēģinam mācīties, kā mums individuāli un arī kopā kā draudzē, kā mēs varam pieņemt cilvēkus. Un arī pieņemt arī tad, ja viņš ir, ja mēs esam citādāk un atšķirīgi. Man ļoti patīk viens tāds citāts, kur bija tādi vārdi, esi zinātkārs, nevis tiesājošs. Jo ļoti viegli ir tajā brīdī, kad kāds nepiekrīt, uzreiz viņu tā kā tiesāt. Tā vietā, lai uzdot jautājumus, kāpēc tā domā. Mēģināt tā kā iedziļināties tajā, kas ir vispār tas, kāpēc tu tā domā. Un beigās varbūt, ka var atrast, ka varbūt ir lietas, kas varbūt ir mazliet citādāk, kā tev pirmajā brīdī liekas. Bet mēs cenšamies dot ļoti daudz žēlstības. Mēs cenšamies ļoti daudz paciest. Bet, protams, ka visam ir sava vieta un savu robežu. Un arī jāstāsta, ir lietas, kur es tā kā piekrītu varbūt par kaut kādu mācību vai nepiekrītu. Ir lietas, kur tu piekrīti vai nepiekrīti grēku jautājumā, kas atkal varbūt tāds jau uzreiz citādāk, kur tomēr tu esi spiests rīkoties arī citādāk. Un tad reizēm ir varbūt vienkārši kaut kādā tādā iekšējā kārtībā, kur vadītājs, mācītājs saka, tā varbūt mēs nedaram. Un cilvēks turpina tāpat tās darīt.
Un, tur vienkārši tāda nepakļāvība. Bet es teikšu godīgi, mums nav bijis daudz ar to saskarsmi. Ja pareizāk sakot, man nav bijis daudz. Es domāju, ka Dievs man ir daudz žēlojis arī. Ļaunis man iziet cauri tādiem gadiem un sakārtot, bet nāk jau dažādi brīži. Bet mēs cenšamies dot daudz žēlstību. Te pašā laikā, ja ir jāpieņem lēmums, tad mēs, kas esam vadītāji, tas nav vienpersonis. Tā kā Bībelē rakstīts. Zem 4 acīm pamāci. Jums ir padome arī, ja? Jā, mēs zem 4 acīm pamāci, ja neklaus, tad pieaicini, brāļus, pamāci. Jūs ir tā darījuši, gājuši caur šim iezīmēšanas procesam. Jā, varbūt ne tā kā tradicionāli, varbūt tas notiekās, bet skatoties, kas tā ir par situāciju, kā tas notiekās, bet ir kur mēs redzam, ir situācija tāda smagāka, tur mēs varbūt nebūtu gudri. Varbūt man vienam pašam ar to cilvēku runāt. Mēs kādi 2, 3 cilvēki, mēs sanākam kopā, satiekamies un pārnājam. Bet arī visu to mēs uzreiz mēģinām domāt, kā mēs to varam izdarīt, lai tas būtu tā labāk. Piemēram, vai mēs tiekamies draudzē, diezgan oficiāli, droši vien, ka nē, ja tur tāds smagāks jautājums. Labāk varbūt mājās tiekamies, paēdīsim vispirms kopā, pēc tam, vai mēs tā kā sēdēsim viens otram pretī, varbūt man labāk apsēsties uz grīdas un tad runāt. Tu izdomās tā kā pie sevis. Jā, mēģināt darīt visu to, lai tu tā kā, jo tas mērķis ir iegūt cilvēku. Jā. Tu negribi pārmācīt, pamācīt un beigās zaudēt cilvēku. Tu jau gribi izdarīt visu, lai tu varētu to dvēseli iegūt, lai tu varētu mantot viņu. Un pat, ja ir kaut kāds dumpis, kaut kāda sacelšana, tu jau gribi redzēt, ka tas cilvēks tiek mantots. Ne jau vienmēr tas sanāk, un reizēm cilvēks ir stūrgalvīgs un spītīgs, ka viņš neko negrib, bet no savas puses mums ir tā vēlme izdarīt visu to, ko tu vari izdarīt, lai tu varētu mantot. Un mēs arī, man liekas, diezgan daudz arī dodam laiku cilvēkam spēt atgriezties. Bet, tajā pašā laikā, es zinu, ka mēs ļoti daudz lūdzam par to, lai Dievs ceļ gaismā lietas. Mēs tiešām veltam laiku, mēs tiešām daudz lūdzam, lai tas, kas nav no viņa draudzes vidū, lai Dievs arī izšķīdina, lai viņš nesen bija vienam, man sievai tieši, viņai bija tāds redzējums vienā lūkšanā, kad mēs, ir glāze, kas ir duļķaina, ar duļķainu ūdeni. Un viņi varētu sabojāt visu. Bet ja mēs turpinām duļķainajā ūdenī liet iekšā tīru ūdeni, tad vienā brīdī visi tie duļķi aizpildīs projām. Un mūsu uzdevums nav tik daudz fokusēties, kā mums tagad izraut tos duļķus ārā no draudzes vidas, bet vairāk par to, kā mēs varam visu laiku liet tīro ūdeni draudzē iekšā, lai nāk tas tīrība, tas svētums, šķīstums, tā dievbība, tā taisnība, tāda Kristus mācība, lai viņi nāk draudzē. Un mums ir bijuši tādi cilvēki, kas atnāk vienā brīdī vienkārši saprot, vienkārši izmūk ārā pa durvīm. Arī Jēzum tā bija. Bija, kas nāca un saņēma atbrīvošanu, un reizēm kāds, kas mūk projām. Jūda aizmuk projām, pirms savas darbības. Tieši tā, un jūda aizmuk, un reizēm mūk, un tev ir vienkārši jāļauj iet, un tu neko nevar izdarīt. Un mēs lūdzam arī, lai tur, kur mēs kļūdamies, kur mums nav līdz galam varbūt kaut kāda sapratne, ka Dievs nāk palīgā, un tā ir viņa draudze. Tu pirms tam runāji par pieminēji History Makers, tu biji dalība tajā, un tagad runā par to, ir kaut kāds periods, kad jūs ļaujat iet. Kāds status varbūt, ja to var tā teikt? Varbūt plāni, varbūt kaut kāda vīzija ir priekš History Makers? Mēs tā savā starpā, kā komanda, mēs esam runājuši. Mums tāda pauze bija ļoti vajadzīga. Mēs nebijām domājuši tik ilgi, viņi tāda ir ilgus. Dievs zina, kas un kāpēc. Arī, kur ir mūsu pašu kaut kādas lietas, kāpēc tas tā ir bijis. Bet šobrīd mēs visi, kas bijām komandā, mēs esam apprecējušies, bērni ir piedzimuši, dažādi darbi nākuši, kalpošanas draudzē, vairāk no mums pa mācītājiem kļuvuši. Ir visa kā ir dzīves un noticēs. Tas ir, principā, rezultējies ar labiem mūsu komandas ietvaros, jā. Komandas ietvaros, jā. Bet, redzam to, ka mūsu bērni aug. Un tik ļoti nāk tās domas, un saprot, tev negribas, kad bērni izaug bez kaut kā tāda. Un, ja kādreiz tas mērķis bija, jaunieši, gribam kalpot, jaunieši vienkārši Dievs aicina,
Bet tagad tik daudz nāk vairāk tās domas, ka tu redzi, ka tavu bērnu aug, un tev gribās vienkārši, lai mūsu bērniem ir vieta, kur viņi var nākt kopā Dievu piedzīvot. Un tāpēc es nezinu, kā tas būs, es nezinu, kas ir priekšā. Tā gaidam īsto brīdi. Jā, Dievs jau kustina sirdī, iespējams, ka tas tā arī nepaliks, bet jā, iespējams, ka kaut kas būs priekšā. Runājot par to, kas uz priekšu, kā tev liekas, kur tu redzi, uz kurienu virzās mūsdienu draudze? Vispār tā globāli. Man liekas, ka šis ir atkal tāds atjaunošanas laiks. Es atceros, es pats tiku glābts 2001. gadā. Un es nezinu, kā bija 90. gadi. Es tajā laikā biju pavisam maz, līdz ar to man nav, es tikai esmu dzirdējis draudzes pilnas, cilvēki nāk meklēt Dievu un tā. Es atceros 2000. gados bija tā, kad kaut kas slavēšanas mūzika sāk kļūt plaši pieejama. Draudzēs, arī tradicionālās draudzēs sāk ienākt slavēšanas vakari. Daudzās vietās tāda Dieva klātbūtne, Dieva tuvība atnāca, kur tu varēji vienkārši tu dzirdi pēc tam nostāst par to, kā cilvēki piedzīvojuši Dievu, kā viņi tur ir stundām pavadījuši uz savu vaiga, uz zemes, vienkārši raudot, lūdzot, un Dievs tādas brīnumainas lietas darīja. Un man liekas, pēc tam 2010, 15 tāds laiks nāca, kad tāda labklājība, tāda pietiekamība, tāds vienkārši mēs darām to, ko mēs darām, mierā darbojamies. Pieredums mazliet, jā, tāds tādā. Viss notiek. Jā. Bet tas tāds angļu valodā bieži lieto tādu vārdu kā raw, jeb tāds jēlums, jeb tāda negatavība. Tāds vienkāršums, dziļums, tāda patiesība. Tu vienkārši neplāno, bet vienkārši Dievs atnāk. Un tas nav tā, ka es tā kā jūtu laikam Dievu šeit, bet vienkārši tāds, Dievs ir šeit. Dievu tuvums ir tik daudz, es pats piedzīvoju svētā kristības, ir tik daudz cilvēku piedzīvoju. Un nekad nenotika labas lietas, pa vidām bija, bet man liekas tā kopumā bija tāds atslābums. Un otrs puses varbūt Dievs tā arī ļoti daudz ko gatavoja cilvēkos un draudzēs. Un man liekas, ka tagad atkal ir tāda liela tāda vēlme, Dievs dara atkal, Dievs darbojas atkal. Tāda sagaidīšana. Ne tikai šeit Latvijā, arī dzirdot vienkārši Eiropā, kas notiekās un citās pasaules vietās. Tad liekas, ka Dievs tā sakustina. Liekas, ka draudzes aug. Pat tiešām tādas dzīves draudzes cilvēkiem nepatīk vairāk reliģija. Viņi neapmierinās ar tādu vienkārši svētdienu atnāksim, pasēdēsim, paklausīsimies mācītāju un dzīvosim tālāk savas dzīves, bet viņi grib būt daļa, viņi grib būt iesaistīti. Viņi grib redzēt, ka dāvanas tiek lietotas un kad lietas notiek un man liekas, ka Dievs tā sakustina draudzi. Tu teici atjaunošanās. Tas nozīmē atjaunoties tā kā tieši kādā veidā. Tā kā, šis spēks atgriežas tādā ziņā, kad ir kaut kas, teiksim tā, apustuļu darbiem, ja? Ka mums, es dzirdu, ka cilvēki grib atgriezties šajos apustuļu darba laikos, kad viss notikās. Jēzus aizgāja un nāca spēks, kad tādā ziņā tu domā to atjaunošanos. Vai arī tas ir tāds augšana, kad ir piedzimst mazulis, ja? Bija tas sākums, kad bērnišķīgā tā mīlestība, bērnišķīgās tās izdarības, bērnišķīgi tu neko nedari, notiek, un tev liekas, kad, ko tu saki, tas rau, ja? Kad vienkārši, kad viņš tāds jēls, tāpēc, ka tas ir tāds zaļš gurķis, un tagad vienkārši tā augšana, kad jau ir kaut kāda nopietnība. Vai tu par to runā? Man liekas, kaut kas tam pa vidam, jo ir tas briedums, ir tā pieredze, bet man liekas jau arī mācekļiem, tas pašmērķis jau nav brīnumi. Jā. Tas pašmērķis... Viņiem nebija, bet varbūt varbūt ir savādāk. Varbūt. Mēs gribam redzēt, mēs lūdzam par to, mēs sagaidām, mēs tiešām sagaidām to. Jā. Bet... ir tās attiecības, tā Dieva klātbūtne, tas Dieva tuvums, tas, kad vienkārši tu zini, ka Dievs ir šeit, kad viņš ir ar tevi kopā, ka viņš apstiprina savu vārdu, ka viņš izlēj savu garu, kad, un tad notiek tajā Dieva tuvumā notiek tās zīmes un brīnumi. Tur notiek tie pārsteidzošie Dieva darbi, ko viņš dara. Atmod.
Tādā vienā vārdā tāda atmošanās, tie, tāda kas nepiedzīvoja pamošanās. 90. gada atmodu, tie gaida tagad atmodu. Un tas sākās reāli ar mums, ar mani, ar tevi. Un tas sākās, kad mūsos lietas sakustās un ka mēs neesam apmierināti ar tāds brīnišķīgs Dieva vīrs Smits Viglsvorts. Viņš reiz teica par sevi. Vienīgā lieta, ar ko viņš dzīvē ir apmierināts, ir tas, ka viņš ne ar ko nav apmierināts. Viņam tādas ilgas, tādas slāpes pēc Dieva, tāda vēlme pazīt, būt ar Dievu, dzīvot ar viņu, būt Dievu tuvumā. Un tas, man liekas, ir tas, ko Dievs arī tā sakustina, tā atmošanās par to. Un caur to, ka jau tad plūst tas Dieva spēks, tas Dieva tuvums. Tu arī runā par to savā draudzē. Kāds ir tavs sapnis tuvākai 5-10 gadai tavā draudzē, kur tu esi? Ja godīgi, es tā baigi neesmu tas, kurš baigi tā domā tādā 5 gadu vīzijas varbūt. plānos. Ja mēs kontekstā runājam par globālo draudzi, vai to varbūt savienot? Es vairāk varu teikt, teiksim, es jūtu šis gads. Šogad Dievs tā runāja uz mums par brīnumiem. Sagaidīt un apzināt visu laiku sev nolikt tajā vietā, kur tu tā kā gaidi tos brīnumus. Un visu laiku cenšas atgādināt draudzē. Tu redz kādu slimu cilvēku, ir viegli tā, vienkārši būt blakām, tur iedrošināt, aiziet pie ārsta vai vēl kaut kā. Bet tiklīdz tu redz vajadzību, uzreiz lūgsim kopā. Uzreiz lūdz. Un tādā veidā tu noliec un tu mācies sagaidīt no Dieva, ka Dievs kaut ko izdarīs. Kā paļauties. Jā, sadāk, mēs tā kā tādā 21. gadsimta komfortā mēs tā ieslīgstam, plūstam cauri dzīvē, bet ne, tas ir Dieva spēks. Viņš ir brīnumdarošs Dievs, un tu sagaidi to. Ja tu sagaidi, tad tu tā kā negaidi kaut kādu īpašu situāciju, ka būs aicinājums no draudzes tagad visiem lūdzu, bet tu uzreiz ir vajadzība, uzreiz ej un lūdzu. Un varbūt, kad pirmie 100 cilvēki netiks dzirdināti, bet varbūt, ka 101. kaut kas notiks pie viņa, un tavu ticība augsts caur to. Un, man liekas, Dievs mums tā runāja par šo gadu, par tādu brīnumu gadu, un lūgt un sagaidīt. Un mēs arī esam redzējuši, un Dievs tiešām ir darījis brīnumainas lietas, kur mēs esam pārsteigti par to, ko Dievs ir izdarījis, un ja pašā laikā arī ejam cauri, man liekas, ir cilvēks ir tādai gaļas mašīnai, tādam spiedienam, kur vienkārši galīgi nenotiek tā, kā gribētos. Bet mēs ticam, sagaidām, turpinam lūgt, lai būtu tāda izlaušanos, un mēs redzētu tos brīnumus. Bet tādā bišķiņa tā kā tālāk uz priekšu, es visu laiku uzdodu to jautājumu, visu laiku es domāju par to cilvēku vispirms. Nevis programmas, nevis draudze kā ēka, kā sistēma, kā struktūra, kā kaut kāda organizācija, bet cilvēku vispirms. Reāli. Mēs šodien brīdi atrodamies uz draudzes telpās. Un ik pa brīdim, katru svētdienu, jauni cilvēki ienāk pa šīm durvīm iekšā. Kā mēs varam nepalaist tos cilvēkus vienkārši tāpatās projām? Ko mēs varam izdarīt, lai tās vajadzības, viņi sastopās ar kaut kādu risinājumu, viņi sastopas ar kādu lūgšanu, viņi sastopas ar ticību. Ir kāds, kas viņus uzklausa, ir kāds, kas pa viņiem aizlūdz, ir kāds, kas nostājas blakus, ir kāda vajadzība, ko mēs varam apmierināt. Kā mēs varam tos cilvēkus ieraudzīt? Nevis, kad viņi ir, tā kā Jēzus lūdz par aklo, un rakstīts, kad viņš sāk daļēji redzēt cilvēkus kokiem līdzīgus. Tā kā tāda izplūdusi masa, tā kā viņi ir, bet viņi tādi izplūduši. Un bieži vien tā mēs draudzē arī redzam tādu masa, bet kā mēs varam tos cilvēkus saskatīt, kā mēs varam viņus ieraudzīt. Nozīmē, ir vajadzīgi kalpotāji. Vajadzīgi daudz jaunu kalpotāju, kas spēj saskatīt, kam ir sirds, kas sāk redzēt, kas var iet klāt. Vajadzīgi ir jauni vadītāji, līderi, kas var vadīt, kas var dot kaut kādas instruktāžas, norādes, kas var uzņemties kaut kādu atbildi. Ir vajadzīgs spēks, lai tu varētu to darīt, vajadzīga ir gudrība. Ir daudzas lietas, kas tā kā no tā uzreiz izriet, un tu sāc tā pārdomāt vai pārveidot, kā tā draudze, kā viņi funkcionē, kā viņi darbojās, ar to mērķi aizsniegt tos cilvēkus, kas atnāk. Lai neviens neaiziet vienkārši tāpatās projām. Varbūt man tie mani jautājumi ir beigušies. Varbūt ir kaut kāda lieta, kas tev tā kā gaidot šo tikšanos, varbūt tev bija kaut kas, ko tu ļoti gribēji pateikt, kas nav saistīts ar to, ko es jautāju vispār, bet varbūt kaut kas, ko tu cerēji, kad
Nu, šo es varētu padalīties. Laikam vajag nē, bet liekas, pēc visu, ko mēs runājām, kas ir visforšākā lieta, ir būt Dieva gribā. Visforšākā lieta ir teikt Dievam jā. Un vienalga, ko tas nozīmē. Vai tas tev ir patīkam, saprotam, vai tas ir nesaprotam, bet vienkārši teikt Dievam jā. Un mēs beigās būsim ļoti pārsteigti, kur Dievs aizvedīs mūs. Ja mēs vienkārši iemācīsimies teikt Dievam jā. Un es domāju, tas tāds, tam vajadzētu būt iedrošinājumam, atgādinājumam, arī priekš manis. Es turpinu teikt Dievam jā. Es nekad nedomāju, ka es te sēdēšu. Bet tu turpini teikt Dievam jā. Un es būsim ļoti pārsteigti, kur Dievs var aizvest mūs. Tas ir tavs novēlējums? Laikam jau. Kāds būtu tavs specifiskais novēlējums citiem mācītājiem? Citiem mācītājiem? Jā, kur es pārliecināta, ka citi mācītāji arī skatīsies. Jo katram jau ir tas savs fokus, vai ne? Un ir kaut kādas lietas, ko tu sāredzi. Katrs mēs atspoguļojam Dievu caur savu šķautni. Kas ir tas, ko tu novēli, ko tu esi, kas ir tevī priekš citiem? Tā laikam ir tāda lieta, ko es tā pēdējā laikā daudz pārdomāju pie sevis, ir auglīgums. Un es zinu, ka Dieva uzdevums mums, Dievu arī jau no pasaules radīšanas bija augļojieties un vairojieties. Ir tāda pavairošana, ir tāda auglīgums. Mums kā mācītājiem, katram mācītājiem ir kaut kur iekšā tā jābūt ir tā vēlmei, ka tu gribi, ka tas pavairojās. Arī, kad mēs runājam par talantiem, Jēzus mācīja par talantiem, un viņš ļoti interesanti, ka viņš uzteica uzticamos kalpus. Bet kas bija uzticamie kalpi? Uzticamie nav tie, kas saglabā, kas viņiem ir dots. Tajā brīdī tu vairs neesi uzticams. Uzticams ir tad, kad tu pavairo to, kas tev ir uzticēts. Kad tu ļauj tam pavairot. Te pašā laikā mēs zinām arī to, ka tā ir tāda svētība, kas nāk no tā kunga. Tā ir svētība no viņa. Mēs varam būt gudri, mēs varam censties, mēs varam būt uzcītīgi, apņēmīgi, darīt visu to labāko. Bet svētība no Dieva ir tā, kas ļauj lietām vairoties. Jo ir daudz brīnišķīgi kalpotāji un labi, bērnāsim pēc citiem. Man pašam bija brīdis, ka mums draudz tikai palika mazāk un mazāk un mazāk dažādu iemeslu dēļ. Un bija lietas, ko Dievam vajadzēja izdarīt pie manis. Lai gan mans uzdevums bija pavairot, bet es jau pavairoju kaut ko. Es pat nevarēju saturēt to, kas ir. Un vienkārši cilvēki plūda projām. Mēs bijām mazāk un mazāk un mazāk draudzīti. Bet Dievs kaut ko darīja pie manas sirds. Un es tik labi, man liekas, ļauties tam procesam, kur Dievs pārveido un strādā pie mūsu sirdīm. Un kad viņš mūsu sirds ir novedis pareizajā vietā, ka viņš ir tās izmīcījis, viņš ir tās pārveidojis, sagatavojis, un būs īstā diena, kā Jāzepam, ka kāds pēkšņi atcerējās, ir takš Jāzeps cietumā, un tagad nāc un izskaidro sapni, un viņš nāk, un viņš kļūst no cietuma pa otro ietekmīgāko cilvēku tā laika pasaulē, ne no kā par milzīgu personu. Kāds atcerējās? Bet kaut ko ir jāsagatavo tajā sirdī. Kaut kam ir jānotiek, Dievam kaut ko ir jāizdara. Un es domāju, tāpēc man tāds novēlējums vai tāds iedrošinājums mācītājiem ir nenovērtēt par zemu to sagatavošanās laiku, to laiku, kamēr tu arī gaidi, kamēr Dievs kaut ko dara un veido tevī. Gal galā vēl arī sāpes. Arī tik interesanti ir, es tā dzirdēju, ka sāpes ir brīnišķīgi Dieva dāvana, ko Dievs mums ir devis. Un šobrīd pasaulē ir diezgan daudz tādu cilvēku, kas nejūt sāpes. Un tāpēc, ka viņi nejūt sāpes, bija viena maza meitenīte, un es dzirdēju stāstu par viņu, ne Latvijā, Amerikā, bet viņai bija tāda slimība, ka viņa nejūt sāpes. Un viņa kaut kādā brīdī, kā maz zīdainis, viņa bija nokodusi sev galu pirkstam un ar pirkstu zīmēju. Un viņa vienkārši nejūt sāpes, un tas viss nobeidzās ar to, kad viņai beigās
Viņa bija palikusi bez kājām, ja nekļūdos bez vienas rokas, viņai bija daudz dažādas problēmas viņas ķermenī, jo viņa vienkārši nekontrolē sevi. Sāpes tev palīdz saprast lietas. Sāpes tev palīdz nonākt līdz kaut kādai sapratnei. Tev sāp, tāpēc, kad uguns deg karsts, tu nebāzīsi pirkstu tur. Un reizēm arī mūsu kalpošanā ir lietas, kas sāp, bet tas mūs māca, tas mūs ved, tas mums veido mūs, tas dara kaut ko daudz pie mums. Un arī kā mācītājiem, ja pat šodien sāp, tā ir svētība, jo tu audz. Ja Dievs kaut ko dara pie tevis, Dievs kaut ko regulē, kaut ko veido, un ja tev sāp, velti laiku, prasi Dievam, runā ar viņu, atrodi viņu, lai tas ir tāds moments, kur tu vari pieaugt, un tas rezultāts tam būs tas auglīgums. Tā Dieva svētība, ka tu vari nest augļus. Paldies, Kristap! Paldies, skatītāji! Paldies, ka tu noskatījies un seko mums līdzi. Droši rakst komentārus un spied patīk. Un tiksimies nākamajā kādā intervijā.